pasargi, tas ir pasaulē lielākais vispār, kas ir atkrituma saimniecībā. Ja? Un tad, lai viņš dotē mūsu to nerentablo. Un, ja tu nedos man tos šķirošanas konteinerus, tad es iešu pie Eko Rīgas, kas ir te reversam brāļi, ja? Iešu pie tās pašas nelaimīgās, pie tiem somiem briesmīgiem, kurus, kā jūs jutāt, es nemīlu. Ja? Tad, vai galu galā mums vēl ir tāpat Eko Kurzem un ir Klīnavejs tas pats tur jau nopirkts. Ja? Tad piespied viņus ar savu naudu, ka tikai tādu komplektu es ņemšu. Cita ceļa nav. Rīgas domē šobrīd varas nav. Viņi tikai Rīgas domas vara šobrīd balstās vienā likuma pusteikumā, ka mums ir pienākums tur uzraudzīt un organizēt. Mums reāli neviena santīme pilsēta netērē šai lietai. Viss ir privātu operatoru rokās. Viņi paņēma varu. Mēs viņu mēģinam atgūt. Labi, paldies. Man bija jautājums attiecībā uz jūsu plānu sadalīt Rīgas pilsētu 3 reģionos, izvēlēt konkursu kārtībā vienu šo atkritumu izvedēju. Tas tīri teorētiski varētu arī nozīmēt, ka visos 3 reģionos vai rajonos uzvar viena kompānija. Vai jūs jautājums ir tāds, vai jūs šajā gadījumā nesaskatāt korupcijas risku, jo Rīgas domē, diemžēl, nav pārāk laba slāva attiecībā uz šādiem gadījumiem. Ir zinām viss atkata lietas un viss pārējās. Un otrs jautājums, vai jūs domājat, ka šīs iemesls ir pietiekoši pamats konkurences ierobežošanai, un kā jūs domājat, kā jūs cīnīsieties tiesā, ja pārējie uzņēmumi iesniegs šādas prasības? Paldies, jautājumi ļoti labi. Sākšu ar korupciju. Ja, tad korupcija ir iespējama absolūti visur. Ja gribēšu mašīnu novietot, es varbūt tam sargam iedošu nevis 40 santīmus, bet 20 santīmus, lai viņš man neskatās. Ja? Tad tāds risks pastāv jebkurā biznesā, jebkurā līmenī. Ja? Tad viss jautājums ir attiecībā par to, vai nedabūs viens visu. Tas ir nolikuma jautājums. Ja nolikumā būs skaidri un gaiši ierakstīts, ka tikai viena zona, tad nekāda korupcija nepalīdzēs. Ja maksā, cik gribi, nolikumā ir ierakstīts, ka vienā zonā uzvar viens. Ja, ja tas nebūs ierakstīts, tad varbūt arī var uzvarēt. No mana viedokļa tas nav nekas slikts. Ja, cauri gadiem ejot. Ja jūs man prasītu, ja, es teiktu, kas būtu ideāli Rīgā? Ideāli no mana viedokļa būtu 2. Viens vienā krastā, otrs otrā krastā un miers. Ja? Un Daugava pa vidu, un es skaidri zinu, ja bardaks ir vienā krastā, tad tā. 3, tas ir zinām mērā tas kompromiss pret 2, tāpēc, ka tie operatori tagad ir 5, tad 2 jānomirst būs vai jāaiziet no Rīgas, un tagad ir tas jaunais dalījums 3. Ja? Ja būtu tikai viens, nekādu problēmu. Esmu pasties ļoti daudz par Rīgu N-reiz lielākas pilsētas Eiropā, kur ir viens operators un valda kārtība, ja, un nekādas konkurences padomas tur neko viņiem padarīt nevar. Ja. Kas attiecas uz tiesvedību, šī reforma bez tiesvedības nebūs nekad. Ja, jo es saslēgtu debīli, es atvainojos, un es neaicinu izvērtēt korupcijas novēršanas birojam, kā tie līgumi ar tiem pašu Hoētiku savulaik jau 10 gadu atpakaļ tika noslēgti, ja, bet ir noslēgti pilsētai neizdevīgi līgumi. Ja, mani atstādināja, kad es toreiz iebildu pret vēl 3 līgumu, vēl pilsētai neizdevīgi līgumu noslēgšanu. Nācās atgriezties, pēc tam savest kārtību. Tad tiesvedība būs jebkurā gadījumā, skaidrošanās ar konkurences padomu būs jebkurā gadījumā. Man svēta pārliecība, ka iedzīvotājiem izdevīgāk šī gadījumā būtu nedaudz ierobežot konkurenci, ka ir viens saimnieks konkrētā rajonā, jo es atvainojos, tas summas ir tramvaju biļets, ko maksā, ja, vai 2 tramvaju biļešu apmērā mēnesī šobrīd. Ja, ja iedzīvotājiem jāizvēlas maksāt 10 santīmu uz vienu pusi, uz otru pusi, vai zaļa mašīna, vai zila, vai rajonā ir kārtība, es domāju, 100 punktu lielākā daļa izvēlēsies kārtību. Jā. Īsts papildu jautājums, kā jūs domājat regulēt cenas? Ja tas būs konkrētā rajonā, būs monopolists? Nē. Ar cenām arī bija skaidrs, visā pilsētā vienādi. Ja, tad visā pilsētā vienādi. Tad pamat cenu pasaka konkurss. Ja, tad uzvarēs tas, kurš iedos iedzīvotājiem labāko cenu. Ja, tas ir tāds zināms, kā atkrituma rašanās, tas smaguma punkts konkrētā teritorijā. Ja, vienkārši tas ir vidēji jāizlīdzina, viss uzvarēs lētākais un kvalitatīvākais, un cena
neapšaubām ies uz augšu. Ja? Un, tas, ko tā sliktā ziņa ir, ja, kad par atkritumiem cauri gadiem būs viennozīmīgi jāmaksā dārgāk. Tā kā par cigaretēm dēļ akcijas, tā arī dēļ dabas resursu nodokļu. Un tas ir tas, ko teica. Ja? Tad nešķirotie atkritumi tiecas uz nulli, tad jūs metat pa velti uz konteinerā un jūs samazināt savu maksu, nešķirotie iet uz augšu ar katru gadu dārgāk, ja? lai stimulētu šķirošanu. Sakiet, lūdzu, kad jūs tomēr prognozējat par šīs versijas izpildi, jo tomēr pašvaldības vēlēšanas jau ir notikušas gadu atpakaļ, un kungi ir iesēdušies, un vajadzētu jau it kā, kaut kādai realizācijai notikušai būt. Jā, pašvaldību vēlēšanas jau tuvojās. Ja? Tā kā es neprognozēju. Godīgi sakot, es vēl joprojām ticu, ka Saprāts pilsētā uzvarēs. Ja? Tas entuziasms, kas man bija pirms viss tā, viņš man ir palicis, bet es esmu kļuvis ļoti, ļoti pragmatisks šajā jautājumā. Ja? Kā to galējo robežu, es teikšu, 20. gads, tad, kad beigsies šie garie līgumi, ja, varbūt tad, tas ir tā pesimistiskā robeža. Un tad no 20. gada uz šo pusi. Ja. Man sanāk, ka 6 gadus mēs maksāsim vēl par to, ko mēs neizdarīsim, vēl soda naudu Briselē, ja 20. gads būs realitāte.